Čau, čau, ūdensvīrs! Septembris ir mēnesis, kurš pārbaudīs, kā tu proti valdīt pār savām emocijām. Un skatīsies, kā tu proti tādēļ rīkoties gan ar naudu, gan ar attiecībām. Un īstenībā šomēnes ir labi kārtot jautājums, kas saistīti ar tavu naudu. Īpaši pēc 15. te var nākties tērēties diezgan daudz, un tad tev būs jāskatās, ko tu pēc, kam tu tērē naudu, jo sevišķi daudz nāksies tērēt ģimenes labad un mājas labad. Enerģija būs aktīva, galvenais spēj to visu noturēt. Citādi, ko iegūsi, to zaudēsi. Ja neriskēsi, lielākas iespējas ir, ka visu, ko tu iegūsi, tu noturēsi un saglabāsi. Arī veselībai tev šajā mēnesī ir jāpievērš pietiekoši liela uzmanība, un naudu veselībai noteikti nežēlo. Un esi arī tāds saprātīgs savā uzvedībā, jo, ja tu izturēsies viegprātīgi, sekas var nebūt paredzams, un var arī tas kaitēt tavai veselībai. Un, ja mēs runājam arī par tavu intīmo dzīvi, tad tiem, kas ir jau kopā, attiecībās varbūt sajūta, ka it kā kopā, it kā atsevišķi. Daudz varbūt noklusētas starp partneriem, daudz tad nesaprotama kaut kādu notikumu. Vientuļējiem liktenis piedāvās iespēju iepazīties ar cilvēku, iespēju izveidot romantisku sakaru, bet atkal liktenis patur savā ziņā scenāriju, kā risināsies šīs attiecības, un arī iznākumu patur savā ziņā. Un tikpat labi var arī atjaunoties jau bijušas attiecības, un arī tās, kamdēļ tās atjaunosies, iemesli var būt ļoti dažādi. Tātad šomēnes pēc 15. pievērsies savām kopīgajām ar partneri finansēm. Tas būs veiksmīgi. Mēnesis noslēgumā būs daudz pārunu, daudz līgumu, daudz tikšanos, ļoti daudz dažādu iespēju. Tas, no kā tev ir, kas ir jāpatur prātā, lai tu nenogursti. Jo visas šīs darīšanas var paprasīt no tevis daudz enerģijas. To patur prātā. Pārējais viss labi. Atā! Visu labu!